Ar ko tad sāks uzņēmums? Uzņēmums sāks ar īpašnieku ideju un ieguldījumu, ar naudas ieguldījumu, un tad šī finansēšana uzņēmumu palielina naudas līdzekļus uzņēmumu kontā. Ja man ir naudas līdzekļi, es esmu ieguldījis naudas līdzekļus, tad man ir vajadzīgi arī līdzekļi, ar ko es šo saimniecisko darbību varu veikt, šo savu ideju īstenot. Un tad seko ieguldīšanas darbība, kad visbiežāk tiek pirkt pamatlīdzekļi, tiek investēts pamatlīdzekļos, un tas ir saistīts ar naudas aizplūšanu no uzņēmuma. Bet ar to vien nepietiek, ir vajadzīgi arī resursu iepirkumi. Resursi mums ir dažādi, tie ir materiāli, tās ir preces, tie ir pakalpojumi, ko uzņēmums saņem, un, protams, arī darbspēks, un arī par resursiem ir jāmaksā. Un kad man ir gan līdzekļi, gan resursi, tad var notikt tieši šī saimnieciskā darbība, ko mēs vienā vārdā saucam par biznesu. Uzņēmums var sniegt pakalpojumus, var tirgoties vai ražot. Un, protams, pēc tam seko realizācijas process. Un veiksmīgs ir tas uzņēmums, kas pēc realizācijas saņem to naudu skaitli lielākā apmērā, nekā viņš ir pirms tam ieguldījis.